Misija Nulle Švenk Latvija nozīmē būt kopā ar līdzīgi domājošiem. Mēs, kā iniciatīvas ierosinātājs, ticam, ka tikai apvienojot kopējus spēkus, virzīties uz nulli negadījumiem darba vietā, primāri jau nulli letāliem negadījumiem, pēc tam jau secīgi uz nulli pašiem negadījumiem, gan tādiem, kas ir gandrīz notikuši, gan tādi, kas varētu notikt un kas jau ir notikuši. Tās ir tās patiesās rūpes, un ja mēs to varam darīt kopā, tas mums nozīmē ļoti daudz. Viens nav cīnītājs. Man personīgi Misija Nulle nozīmē kā atbalsta grupa, kā sava komūna, kur es varu tiekties pēc palīdzības, kur es varu citiem palīdzēt. Un tādējādi mēs varam kopīgi veidot un risināt tās sistēmas, kuras ikdienišķi esot savā burbulī, nevar arī atrisināt. Nav runa tikai par negadījumiem, runa vispār kopumā par to, kā darbinieki jūtās darba vietā. Vai viņi jūtās gan fiziski, gan emocionāli, gan psihiski labi. Tā tad ir runa arī par ilgtermiņu veselību, par arodslimībām un dažādām citām lietām, ne tikai negadījumiem, bet, protams, arī par negadījumiem. Man personīgi Misija Nulle nozīmē iespēju atrasties profesionāļu sabiedrībā un arī kā mācību spēkam realizēt šīs profesionāļiem nepieciešamās jaunākās zināšanas studiju procesā. Beidzot, mēs sākam runāt par darba aizsardzības un ugunsdrošības vispār lietām un rūpēm par cilvēku, ka cilvēks ir centrā un tieši par to drošības aspektu, jo reizē, man liekas, to mēs mēdzam nolikt citur zemākā prioritātē, jo tā darba duna un tas ritms un tā steiga ir noteikti reizēm prevalējusi pāri visam pārējiem.